būs pirmais paņēmiens gulēšana grupa, kad suņi tiek atstāti un saimnieki ies projām, un suņiem būs jāguļ 4 minūtes. Suņiem pēc saimnieka komandas ir jāapguļas. Un tagad saimnieki iet projām. Kā jūs varat redzēt, šķirnes ir ļoti dažādas. Maljorkas mastīvs, border collies, labrador retrievers un collies. Saimnieki būs projām 4 minūtes. Visas 4 minūtes sunim ir mierīgi jāguļ un jāgaida. Visu vēro tiesnesis šodien. Sacensību tiesnesis ir Johans Kurzbājers no Austrijas. Un daļa no šiem suņiem piedalīsies pasaules čempionāta obīdēs.
Es atļaujos saimnieki var atgriezties pie suņiem. Kā jūs redzat, visi suņi ir izturējuši šo pārbaudījumu. Kad paņēmiens ir beidzies, protams, suni var paslāvēt un apbalvot par labi izpildīto darbu. Ajo. Par katru paņēmienu tiesnesis liek atzīmēs 10 vaļu sistēmā. 10 ir lielākā atzīmē un 0 ir mazāka. Sēdēšana grupa, tāpat visi suņi sēž blakus un saimnieki iet projām, un tā viņam būs jāsēž 2 minūtes. Suņiem nedrīkst celties, nedrīkst apgulties, to viss būs soda punkti, nedrīkst arī celties vai kaut kur iet. Kā redzat, vairums suņu ar to veiksmīgi tiek galā. Viņi nereaģē uz citiem cilvēkiem, uz svešiem suņiem, uz apstākļiem, kuriem viņus ir jāsēž. Viņi tikai sēž un gaida savu saimnieku. Minūtes pagājuši, saimnieki var iet atpakaļ pie suņiem. Un, protams, suņus var paslavēt pēc labi izpildītā darba. Gaidām atzīmes. Aron.
skatītāji var arī aplaudēt pēc paņēmiena. Jo gan suņiem, gan saimniekam tas būtu ļoti patīkami.